Šī gada maija sākumā Latvijas valdība beidzot pieņēma likumu par privatizācijas procesu noslēgšanu. Privatizācijas process noslēgsies šī gada 31. decembrī, tātad 25. gada 31. decembris ir jābūt nodotām pārvaldīšanas tiesībām pilnīgi visās daudzdzīvokļu mājās. Šis process uzsākās 30 gadus atpakaļ, toreiz likumdevējs laiku deva 6 mēnešus, kad ir visām dzīvokļu īpašnieku kopībām jāpārņem pārvaldīšanas tiesības. Tad tas šobrīd notiks, šis process būs pilnībā noslēdzies, un tas process noslēdzies sekojoši. Tad uz šo brīdi Ogres namsaimnieks veic aptaujas visās ēkās, kurās nav pārņemtas pārvaldīšanas tiesības, un dzīvokļu īpašnieku kopības lemj vai turpināt sadarbību ar Ogres namsaimnieku vai izvēlēties kādu citu pārvaldnieku, kur izvēlas dzīvokļu īpašnieku kopības. Pie nosacījuma, ka, ja lēmums nepieņems dzīvokļu īpašnieku kopības, viņas paliks pie Ogres namsaimnieka šobrīd. Šis līgums stāsies spēkā uz 5 gadiem, viņu varēs laust vai mainīt abas puses 1 mēnesi pirms tam par to brīdinot. Tas, ko mēs no savas puses aicinām, pieņemt šos lēmumus dzīvokļu īpašniekiem, iesaistīties šajā pārvaldīšanas procesā un būt aktīviem. Bez tam ar nākamo gadu dzīvokļu īpašnieku kopības status būs nostiprināts tik tālu, ka katrai dzīvokļu īpašnieku kopībai būs savs BIS reģistrācijas numurs. Ar šo BIS reģistrācijas numuru palīdzību būs iespējams atvērt bankas kontu, veikt visu veidu saimnieciskās darbības pašiem dzīvokļu īpašniekiem, kas nozīmē, ka tie teorētiski tāda pašpārvaldīšanās opcija arī parādās. Tā kā lūgums dzīvokļu īpašniekiem rūpīgi izsvērt šos jautājumus, nepieciešamības gadījumā var vērsties Ogres namsaimniekā pēc konsultācijas.